Laimīgākā pasaules valsts, Somija, no Latvijas, kas ir 51. vietā, atšķirās arī ar šādu faktoru – lasīt gribu. Mēs esam pirmspēdējie Eiropā pēc drukātā burta patēriņa, un ne uz bibliotēku mums rindas arī nestāv. Pats lasīšanas fakts vēl par zināšanām neliecina, bet smadzenēm vismaz liek kustēties, attīsta iztēli. Cik no tiem, kas visu informāciju saņem sociālajos tīklos, pēc tam mēģina to salīdzināt ar kaut ko uzrakstītu. Šādi mums arī ir kandidāti, kuriem TikToks ir ticams informācijas avots, un tādi mums vēlētāji, kuriem šādi kandidāti ir autoritāte. Lasot, gan jāatzīst, dzīve kļūst nedaudz bēdīgāk, jo sāc kaut ko saprast, gan kvalitatīvāk, jo sāc uzdot jautājumus. Tātad, cienījamie, kamēr jūs konkrēti nesāksiet lasīt grāmatas, mūsu labklājība būs turpat, kur lasīt griba, pirmspēdējā vietā.